visiem YL2 SM, YL2 Sigulda Madona. YL2 Kvebeka Gauja. YL2 Kvebeka Gauja. Andri, labrīt, 59. Jā, labrīt, es tur tev tāpat 59 bez problēmām. Jā, skaidrs, skatos, Juris nav, tad domāju jāparunājas. YL2 Gauja Delta 6, Gunār. Jā, sveiks, 59 plus 20. Arī skaidri, paldies visiem YL2 SM. Jā, 3 no 59. Jā, 3 no Valds sveiks no rīta un 59. Lūkšā vēsturi, es jau domāju pa mājām, bet, redz, kā gaisa saklausos. Es tā kā no rīta atbraucu, domāju, kaut kas jāpadara, drusciņi jāparunājas pie reizes, tā kā tā valsts. Labi, kas tur vēl bija? Yankee Lima 3, Queen Hotel 59. Jā, sveiks, Lauri, Yankee Lima 3, Queen Hotel arī 59. Labrīt. Jā, labi, visiem YL2 Sigulda Madona. YL3 Alfa X-Ray. YL3 Alfa X-Ray, labrīt, Aleksandrs 5, 9 ar plusiem. Arī ļoti labi visus dziegdu, labrīt visiem. Jā, tev plus 30 pat. Kas tur vēl bija? YL3 YL3 AKH, Vasilija, labrīt, 59. Jā, labrīt, 59, būšu. Jā, labi, kas tur vēl bija? Yankee Lima 3 Alfa Tango Papa, klausos. YL3 Alfa Tango Papa, labrīt, Pauli, 59. YL3 Alfa Tango Papa, labrīt, 59. Jā, te YL3 Alfa Tango Papa dzirdu ļoti labi. Es ceru, ka manis iet labāk, jo pacēla anteni augstāk kopš pagājušās nedēļas. Vajadzētu būt labāk. Jā, Pauli, ir labāk, ir 5-9, tieši 5-9, ne vairāk, ne mazāk. Labi, paldies, ka pienāca vēl kāds. 2 Itālija. YL2 Itālija 5-9, Jāni. Jā, 5-9 ļoti skaisti. Jā, paldies visiem, YL2 Sigulda Madona. YL3 November Delta Mareks sveiks, 5-9 plus. YL3 Delta Lima, labrīt, 5-9. Skaidrs. Trenēs dzirdēs, nu kā tev tur brieķa Antenis neaizdegs uz vagiem mekā? Jā, skaidrs, labi, Marek, es tevi pieņemu, paldies, un YL3 Delta Lima Ivar sveiks, tev arī 5-9, ne, viss kārtībā, nekādi brieži, nekādas antenas. YL3 Delta Lima. Jā, es tur kaut ko mēs nejaucam. Jā, tev arī 5-9, bet bija pēdīgo, bet nekāds saprast vārds. Labi, klausīšos. Jā, labs ir, Ivar, lai tev veicas pagaidām, tad YL2 Sigulda Madona visiem. YL3 KP. YL3 Radio Papa. Tā Kristaps sveiks, jā, 5-9. Jā, labrīt, 5-9 tev, pušas pats, treikais un kārtīšos. Jā, skaidrs, labi, paldies, ka pienāca visiem YL2 Sigulda Madona. Ceļi. Ceļi, tu esi šodien ļoti skaidrs, Kārli, 5-9 plus vairāk kā 20. Sveicināti, visapkārt 5-9, tu gāzies ar iekšā. Vēju no pareizās virziekā, no pareizās puses. Man vispār nav vējš šobrīd, tā kā kas to zina, ka tas signāls aizskrien pa kādiem kanāliem. Labi, Kārli, paldies visiem YL2 Sigulda Madona. YL2 ajot. YL2 ajot viestur sveiks, 5-9. Sveiks, viestur, 5-9, klausīšos. Jā, paldies, ka pienāca YL2 Sigulda Madona visiem. YL2 Sigulda Madona, YL2 Sigulda Madona visiem. YL3 Alfa Juliet Queen, Lauris Tēsis, debitants, labrīt visiem. Pieņems, Lauri, no Cēsīm, tā YL3 Alfa Juliet Queen. Paldies, ka pienāca 5-9, ļoti skaļi, ļoti labi. Paldies, jā, klausīšos. Jā, labi, visiem YL2 Sigulda Madona. YL3, Sabava Roja Saldas, Ivar Dundaga, 5-9. Jā, Ivar YL3 Sabava Roja Saldas. Paldies, ka pienāca, Ivar arī 5-9, ļoti skaisti. Visiem YL2 Sigulda Madona. YL3 Alfa Lima Itālija. YL3 Alfa Lima Itālija, Gunār, labrīt, tev 5-7 klausos. Jā, jūs arī 5-9 klausīšos. Jā, skaidrs, pieņems, paldies YL2 Sigulda Madona visiem. YL2 Sigulda Madona, YL2 Sigulda Madona visiem.
Labi, laikam vairāk nebūs. Kaut kā šorīt Juris nav. Tā kā parunās drusciņ, ko varēs tur daudz izstāstīt. Es kā parasti drusciņ par DX-iem pastāstīšu, tātad par gaidāmajām ekspedīcijām tā īpaši nekas nav tagad uz priekšu tuvākajā laikā. Kad nāks kaut kas konkrētāks, tad varēs runāt. Atliek tā, ka strādāt to, kas šobrīd ir. Mums tas galvenais ir Charlie Yankee Zero Sierra no Sable Island. Tur vakar sanāca tāda runāšana, par cik ciparu modēs, varbūt tur ST8 tur interesē un tā, ka viņi ļoti daudz izmanto Superfox modi. Tā kā jāpaskatās tā programma katram, kas lieto, kā tur var pārslēgties uz Superfox, jo ja tas nav izdarīts, tad viņas vienkārši neredz. Tad tāds gadījums vakar tieši bija. Tā kā skatieties, ja gadījumā kāds domā, ka viņa neredz un viņa nav un visas saucējas redz, tas nozīmē, ka tā ir Superfox mode un tur ir jāpārslēdz programma. Viņa tā kā uz auss izklausās tā kā agrāk telefonos, kad ar toni uzņēma numuru, apmēram tāda tā skaņa viņam ir. Tad ir X-Ray Line Whisky. Arī tur sāk uzņemt apgriezienu Spāņu komanda. Kādas 4 stacijas viņi reizē darbina. Varbūt tā valsts nav pārāk reta, bet šis ir labs gadījums, kas ar uz vairākiem diapazoniem atstrādāts. Un kas tad mums vēl turpinās līdz 25. martam Tango X-Ray 5 Eko Uniform. Tur ir sarežģīti, tā ir polārā trase un tagad vēl šonakt bija un tagad arī notiek Aurora. Tā kā polārās trases visticamāk ir ciet un uz to Franču Polinēziju tur signāliem grūti nonākt. Tā, un kas tad mums vēl tās no svarīgākajiem? Vēl tur vakar parādījās vācu kompānija Sugar 21 Whisky Delta no Bangladešas. Arī man liekas, ka ir labs gadījums pastrādāt. Tur gan tagad ir pēdējā laikā vietējās stacijas tikušas, bet vairāk saradušās. Bet iespēja tāda ir uz daudziem diapazoniem, iespējams varēs dabūt, tā kā ir ar ko nodarboties. Katrā gadījumā šobrīd ir ļoti aktīvs periods strādāt visādas retas valstis, ko arī visiem novēlu izdarīt. Un lai veicas tajā ziņā. Un nākamnedēļ varētu būt interesanti tas, ka tagad tuvojas WPX kontests un daudzi noteikti brauc. Nevis noteikti, bet tas zināms, daudzi brauc gatavoties kontestam no retākām teritorijām. Tā kā jāskatās vispār kā tādi diapazoni, gan jau kaut ko interesantu varēs atrast, jo visi noteikti iemēģinās aparatūru un kaut kā tādā veidā. Labi, tā būtu tā lielākā informācija, oficiālas informācijas diemžēl nav, varbūt kāds varēs kaut ko pateikt, bet manā rīcībā tādas nav. Tad YL2 Kvebeka Gauja. Jā, šeit YL2 Kvebeka Gauja, labrīt visiem visapkārt. Paldies par apaļo galdu, Viestur, paldies par informāciju, nekā jau nav ko piebilst. No manas puses visiem labas nedēļas nogals un 7-3. Jā, visu labu, Andri, paldies par pienākšanu apaļā galdā 7-3, YL2 Golf Delta. Jā, Viestur, paldies par informāciju. Lūgums Laurim, YL3 Q un Paulam, un varbūt beigās palikt, tāpēc, ka man vēl pagaidām logā nav tā stacijas, tā ka es labprāt viņam nospēlēšu. Pagaidām Viestur turpini. Jā, paldies, Gunār, tad 7-3, visu labu. YL3 Oskar Indijā, Vald, kas tev piebilstams? Un jau viss izstāstīja, tā kā nav ko piebilst. Labi, lai visiem skaista šī diena un lai veicas 3. Jā, es tā kā naktī biju domājis atbraucis tur no kādiem 3 līdz 4 tur kaut ko skatījos internetā, bet redzēju, ka ir tāda kā Aurora bijusi naktī un es domāju, ka nav vērts tērēt laiku un tā arī neierados. Skatījos, ka tur tā īpaši laba izplatība laikam arī nebija. Labi, Vald, paldies 7-3. Pilnīgi nebija. Jā, paldies, Gunār. YL3 Queen Hotel Lauri. Labrīt, Viestur, nav nekas piebilstams, pēc atsāku raidīšanas sezonu. Paldies par apaļo galdu, 7-3. Jā, es jau skatījos, Lauri, ka tu kā izbraukāji Alūksni, tā no tā laika kaut kā bija pieklusis, laikam nevarēja elpat vilkt, klausos. Nē, viss normāli. Viss labi, Lauri, lai tev veic 7-3. Aleksandrs, YL3 Alfa X-Ray. Jā, šeit ir YL3 AX. Man nekādas interesantas informācijas priekš visiem nav. Liels paldies par apaļo galdu, Viestur. Ne visiem 7-3 līdz nākamajām brīvdienām. Jā, visu labu 7-3 YL3 Alfa Kilo Hotel. Paldies, Viestur. Jautājumu nebūs. Visiem jauku brīvdienu 7-3. Jā, visu
visu labu, Vasilij 73, YL3 Alfa Tango Papa. Šeit YL3 Alfa Tango Papa klausās. Jā, paldies, ka pienāci un visu labu un 73 un Pauli pakavējies uz diapazonu, būs, kas vēlēsies nostrādāt. Pagaidām visu labu. 73. Jā, YL2 Itālija. Jā, paldies par info. Nu, vēl piebildīšu, ka aizliegtas sacensības šodien vēl no 12. Rašam DX koncerts. Jā, skaidrs, labi, paldies Jāni par informāciju, visu labu. YL3 November Delta. Jā, šeit YL3 November Delta, paldies Vietor par informāciju. Nekāda tāda interesanta jaunuma nav baigi. Nē, es ticis pie transīver pa nedēļu. Tagad sāk cilāt visādas mobilās antenas, jāgatavojas, kā saka, vasaras sezonai sāk cilāt dipols un tādas lietas, ar ko kaut kur izbraukt tālāk no pilsētas, tā sakot. Tā cita jaunuma nav visiem 7-3 pagaidām. Jā, skaidrs, Marek, labi, lai tev veicas ar antenu apkopošanu un tad visu labu un mēģini kaut ko no DX-iem sastrādāt brīvdienās. Visu labu. YL3 Delta Lima. Jā, šeit YL3 Delta Lima. Brīžam tev 5-9, brīžam gandrīz pa 0. Baigi pamilni. Paldies, Papļogaus, visiem 7-3 tev arī un visu labu, visnākšajā reizē. Jā, Ivar, tu gan stabilnās, tā kā viss kārtībā. Labi, 7-3 tad. YL3 Radio Papa. Jā, te YL3 Radio Papa. Paldies par atpaļo gāls, man nav ko īsto piebilst. 7-3. 7-3, visu labu. YL2 Charlie India. Jā, te YL2 ceļ. Ok, Viestur. To Superfox modi, esi šantēļ, jā? Jā, tagad jau tas Charlie Yankee visu laiku ir jāstrādā. Nu, jā, baigi izmētāties signāls tur, bet principā viss tur notiekās. Viņam vēl kaut kāds frekvences ir, ne? Viņiem tur mājaslapā ir tas frekvenču saraksts, ja tu par Charlie Yankee Zero Sierra tieši runā. Viņiem tur ir tās frekvences, bet viņi kaut kā īsti, teiksim, neatbilst. Nu, tad tur nobīdz kaut kāds. Ok, labi, paldies par info un 7-3. Jā, tur ir jāskatās kaut kur klasterī vai vienkārši kaut kur, varbūt kāds vēl pateiks priekšā kaut kādu metodiku, kā var atrast, bet es ievēroju, ka viņi īsti nestrādā tur, kur ir solījuši. Nu, jā, ja tu uz citiem netiec visu, tad ir tā grūtāk viņš jau savāks. Nu jā, bet principā jau signāli viņiem ir ļoti labi visās modēs un visās diapazonas, tā kā atliek tikai darboties. Nu, vienīgi, ja paturā pašlaik brīdī, kad izplatības sāk beigties vai sāk sākties, tad vēl tā īsti rītīgi tas signāls nav, un tad tur ir tā, ja tu aizbrauc stāģis, nu, izkā stācija kaut kur tur cīks, bet saprast tieši, kurā vietā viņi to gan nevar. Tur laikam jāskatās, viņš tur, teiksim, ja viņš labi nāk, tu redzi, ka tas Superfox zīmē tādu kā perfokarti, vai ne, tur tādus punktus sprauž. Un cik es atceros, valsts teica, kaut kur no 700 Hz sākas, tā kā jāskatās apmēram tādā vietā, lai tev, teiksim, tā frekvence būtu nolikta tā, ka 700 Hz būtu pirmie tie punkti redzami no Superfox. Nu, jā, tas ir pie nosacījuma tad, ka tu viņi labi redzi, bet, ka tu redzi, ka tur briesmīgi sauc, tur baigās valkievi, tur histēriski visi dragājās, un tad tas signāli vēl pagaidām neredz, bet, ka viņš paliek spēcīgi, tad jau vairs nav problēma, tad jau uz displeja jau redz to joslu, kurā tā jāiekļaujas, un tad jau tas signāls arī jāieliek. Jā, un pa lielam jau tas viss notiek uz apaļām frekvencēm, tā ka tur, teiksim, plus mīnus kilohertz šur tur, un tad jau var atrast. Jā, ok, labs ir skaidrs. Paldies, Viestur. Tev kā mēs šodien uz 100 vati vai vairāk, tas šausmīgs skaidrs? Nē, nu, cik tāls dzīves dod, 100 vatu? Baigi laba izplatīšanās starp mums. Labi, paldies, tad 7-3. 7-3. YL2, AJ Viestur. Jā, paldies par apaļo galdu, ka novadīja. Auto liekas jau manīt uz īsi viņiem. Acīm redzot, ja tāda kā indeks ir 6 un pat 7 tur bijis pa nakti, pa naktsvītu. Tā kā to jau jāreikinās. Paldies, visu to labāko, lai priecīgs, lai veiksmīgs šitās brīvdienas ir. Ja pie mums vismaz ļoti saulēts un skaists laiks. 7-3, lai veicās. Jā, Viestur, paldies, jā, Aurora drusciņu uzsitā, cīm redzot, tur naktī viņa arī bija varbūt uz 2 metriem pat jūtama, kas to zina, bet tā ir, kā ir, kādas dienas būs tagad sliktāk izplatība un tad jau atties. Visu labu, 7-3. Visu labu, 7-3.
YL3 Alpha Juliet Queen, Lauri. Šeit YL3 Alpha Juliet Queen. Paldies iestur par apaļo galdu. Novēlējos visiem jaukas brīvdienas, saulainu dienu. Un pats es vilkšu ārā moci un braukšu uz Rīgu. Visiem 7-3 paldies par apaļo galdu. Jā, skaidrs, labi, lai labs brauciens. Jā, vēl vienīgi tas, ka neesi bijis tad īsti dažos vārdos par to, kāda aparatūra, kāda antena, jo signāls ir ļoti labs. Strādāju pagaidām ar atļautajiem 100 vatiņiem, Trans ICOM 7300, man ir antena, ir inverted V, un krāju sakarus un gatavojos A kategorijā, principā, uztveru. Jā, skaidrs, Lauri, labi, lai tev veicis pakavējies, vēl nevelc vēl ārā moci, vēl drusciņ pagaid uz frekvences, jo tevi gribēs nostrādāt, tā kā drusciņ vēl minūtes 20 pagaidi. Pagaidām viss laba. YL3 Alfa Radio Sierra, Ivar? YL2 Sigulda Madona, šeit ir YL3 Abavaroja Salda. Nu, pa šo īso brīdi noticis tas, vakar vēl es to neredzēju, šorīt skatot, turpmāk man jāstartē jau ar A kategorijas atļauju YL3 Roja Salda. Citādi jaunums nekāda nav, paldies tev par apaļo galdu un jauks brīvdienas visiem. Skaidrs, Ivar, labi, apsveic ar A kategorijas iegūšanu, un tad, kad pieteiksies ar jauno izsaukumu signālu, tad nostrādāsim. Pagaidām 7-3. Paldies, 7-3. Jāni Gunāri, YL3 Alfa Lima Itālija. Jā, šeit YL3 Alfa Lima Itālija. Jā, 7-3, visu labu tev arī, un tad varbūt vēl kāds kaut ko grib teikt, YL2 Sigulda Madona. YL2 Queen Delta. YL2 Queen Delta, Egil, sveiks, 5-9, protams. Jā, sveiks. Tāpat 5-9, bet, paskrien uz leju un tādā kā uz augstu, tomēr mainās. Pusi noklausījos, ieslēdz tā garā nejot. Jautājums pēc Zinkāras, ka tagad viena no tiek stacijām salas Austrālijas, nesaukt līdzīgas tad TX, viņš strādā arī uz 40 metriem telegrāfā. Es jau viņu 3 dienas te klausos, zinu, kā viņi strādā, klastrī redzu, ka viņš ir, bet nedzird ne gramu, vai tev gadījumā ir bijis vajadzīga interesi viņu klausīties, Olēr? Es šorīt, bet tas jau tā kā drusku par vēl bijis. Es drusku no rīta paklausījos un arī neko nedzirdēju. Tur, redz, naktī bija, kā jau mēs tagad te runājam, Aurora, un visticamāk, ka ziemeļa trases ir aizliktas ciet, bet patiesībā man liekas, ka viss reālākais šobrīd ir 20 metri, ja tev ir interesi par to Austrālu Island klausos. Jā, es uz 20 metriem viņu dzirdēju, bet, protams, es viņu, diemžēl es viņu nedabūju, bet es tā brīnos, es jau 3 rītus pēc kārtas klausos uz 40 metriem, un viņš tur klastrī redzams, ka ir, un tur augstā 4 kHz tur laikā viņu, bet es viņu nedzirdu, negrābu, bet, tā var gadīties, man nekā tīza antena nav. Bet es tāds patīkams pārsteigums bija pusotru nedēļu atpakaļ pa garo ceļu atnāca Jaunkaledonija, FK8, laikam Indija kilo, kaut kas tam, F kilo, Fox kilo 8, Indija kilo, laikam precīzi neatceros. Viņš tur tik lielajās, viņš strādā ar vienu vatu, tad laikam viņam baigi labais grābeklis, bet bija prieks, ka viņi nostrādās. Viņš mani dzirdēja, es viņu dzirdēju, tā kā bija uz vienu mirkli bija atvērusies laba izplatība. Un tanī dienā sev par lielu pārsteigumu arī dabūju šito Juliet 5, laikam Juliet 5 tas ekvatoriālā Gvinēja, kuras pat dienu iepriekš bija nolēkājies, tā kā nogribējies tunels. Un nākamā dienā dabūju ar savu nožēlojumu antenu, dabūju ar pirmo citienu. Es tā salīdzinoši teiktu, tā kā noķert haizivi ar mazo tievu aukliņu, kas nav no metāla, Olēr. Skaidrs, Egil, jāapsveic ar tādiem visādiem panākumiem. Juliet 5, tā bija skaista ekspedīcija, tie tur izdarīja daudz, ko vien varēja. Gvinēja Bisau, tā valsts ir neekvatoriāla, bet tas nav tik svarīgi, protams. Tā kā jā, apsveic ar to visu YL2 Quebec Delta, YL2 Sigulda Madona. Jā, dažkārt tas noslēpums slēpās pie to, ka ja tev nav laba antena vai izcila jauda, tad ar pacietību un ar pacietību vēlreiz ar pacietību pareizi
pareizo mirkli nogaidīt to laimīgo minūti, ne tik daudz laimīgo stundu, bet laimīgo minūti, kad izplatība vienkārši tik izdevīga un veiksmīga, kā tu var dabūt arī pat ļoti reta stacija, kurai ir simtiem gribētāji. Labi, liels paldies, bija prieks parunāt un vēlu 73 jaukas brīvdienas, un uz tikšanos gaisā YL2 SM, YL2 Green Delta 73. Jā, pagaidām tad visu labi, Egils 73, un paldies par informāciju. Man liekas, vēl viens bija pienācis YL2 Sigulda Madona. YL2 RZ Valdis Reiks 59. Labi, 59 atkal ir no kavējumi. Tā kā, Jā, skaidrs, Valdi, nekas jau vairāk nebija, kā apmēram tas, par ko mēs pa telefonu esam runājuši, tā kā kaut kur tā. Labi, paldies, ka pienāca 73 YL2 RZ, YL2 SM. nu tā ir, jā. Nu, Aurora jau laikam ir bijusi, jā, bet es jau kā vienmēr guļu tagad Auroras laikā. Nezinu, kaut kur ap vidu, līdz 7 man rādījis, kā es tos. Tā, pagaidām krit, bet pagaidām lēnu krit. Jā, skaidrs, nu, zini, kā tad, ja naktī ir Aurora, tad visi guļ. Nu, kā tāds, nav jau, ka mēs strādāt, un bāka tā šodien ar vēl nav, nemaz. Nu, skaidrs. Labi, tad 73 pagaidām. YL2 SM, YL2 RZ, visu labi. Visu labi, vēl varbūt kāds YL2 SM. YL2 GD. Jā, labi, Gunār, es saprotu, ka tu nepacītībā gaidi ar jaunām stacijām nostrādāt mikrofons tev. Jā, nu, es nakti kaut kur pirms 4 GMT ieslēdzos, tas Seiklu salā bija no bērniem, amerikāņi bija spētojuši, bet nebija signāli no paša, ne arī no pailā, pat tā pilnīgi neko neesmu nokavējis. Tā YL3 Alfa Tango Papa Paul šeit YL2 Gauja Delta, kā dzirdi? Šeit YL3 Alfa Tango Papa dzirdu labi. Jā, nu, es 5-9 dauda signālu novērtējumu, tev es ceru, ka pretī arī būs tāds šeit alūksnē. Gunārs, tas Gunārs, kur jūs ar Valdi pie to šļukumu iebraukuši iekšā. YL3 ATP, YL2 Gauja Delta. Jā, Gunār, atceros tevi pazīstu, ka jau tas šovasar atkal iebrauksim uz kādu konsultāciju, nu jau precīzāk par zāmpenām un ītiem aparātiem. Jā, lieliski, būtu signālu novērtējumu. Es nekad mūžā neesmu vērtējis signālu, dzirdu ļoti labi, mazliet tāds smilkaina skaņa, bet dzirdu ļoti labi. Skaidrs, jā, nu, mēs tā lietojam tātad 2 ciparu signālu novērtējumus, 5 tas ir saprotamība un otrs cipars ir signālu stiprums, vai ne 5-8 vai 5-9. Tādas, kā saka, es gribu šādā programmā ievadīt, ja kādreiz te būs lapus, lai varētu apstiprināt kluso YL3 ATP, YL2 Gauja Delta. Šeit YL3 Alfa Tango Papa dzirdu uz 5-8. Jā, paldies par 5-8, tev 5-9 reizi nokrīt līdz 5-8. Paldies, lai veicās un, kā saka, laipni lūgti, ja būs pa ceļam. YL3 ATP, YL2 Gauja Delta. Visu labu, Paul! 7-3. Jā, YL3 Alfa Juliet Quebec, Laura šeit YL2 Gauja Delta. YL3 Alfa Juliet Quebec, YL3 Gauja Delta, labrīt, Gunār. Dzirdu tevi 5-9 un ar lielu plusu cēsīs. Uzturu? Jā, prieks, Laura, dzirdēt arī, acīm redzēt, tas vēl bērnam Laura vārda brālis, kas arī cēsīs bija kopā ar Normundu Itāliju Y. Šeit tātad alūksnē Gunārs, un kurā cēsu pusē tev ir stācija YL3 YL2 Gauja Delta. Nu, teiks jau ir mazas, es esmu ar Y draugos, tas pats Lauris, mēs esam tikušies kādreiz Morzu, pie tevi mācījos, jāatceries uzturu. Skaidrs, tad es vienkārši jūs sajaucis, tad es tik ilgi nebiju, tad es zinu, jā, kurš tas ir. Labi, paldies, Lauri, par QSO, ieraģistrēts un līdz nākošiem QSO, un kādreiz garām braucat, varbūt Gunāram uzstutēt augstāk antenu, jo viņš ļoti vāji šeit dzirdot sašķirībā no tevis un Normunda. YL3 AFQ, YL2 GD. Jā, darīsim. Paldies par sakaru. Šeit bija YL3 AFQ, YL2 GD 7-3 visiem. Paldies. 3, Lauri, visu labu. YL3 Radio Papa, YL2 GD, Krista 5-9.
YKL3 Cross 59, ļoti labi pietu. Jā, labrīt, vēlreiz Kristap, prieks dzirdēt ar jaunu izsaukuma signālu. Pagaidām jaunumu nav, lai veicas sakari un līdz nākošai reizei. YKL3 radio papa, YKL2 GD. Jā, paldies par atteikumu, jā. Priekšēji beidzot teikt, ka sauc, kas nav tikai kontestā un tā paliek pie paļāgādu. Labi, visu labu. 7-3. Jā, YKL3 Queen Hotel Lauri, YKL2 GD 59. Yankee Lima 3, Yankee Lima 2 GD, Yankee Lima 3, Queen Hotel 59. Jā, lieliski dzirdu. Nu, tu nekādas jautājumas man nedod. Mēs tagad palika runāt, ka tu varēsi šeit kaut ko man prasīt un sūtīsi bildītes, tā kā es esmu gatavs atbildēt, ja tev kaut ko vēl vajadzēs. YKL3 QH, YKL2 GD. Jā, labi, atsūtīšu, jā. Yankee Lima 2 GD, Yankee Lima 3, Queen Hotel, paldies. Jā, nu tas, kā saka, tavās interesēs sūti droši, un ja es momentā man neatbilda, tad es iespējams kaut ko ārā ar zāģi daru, bet pēc tam jau kalpošu uz frekvences. Ļoti labs signāls un prieks tevi dzirdēt. YKL3 QH, YKL2 GD, visu labu. Visu labu. Viestur te atpakaļ apēnā, ka tik ilgi. Nē, es domāju, tā jau visa lielā runāšana ir beigusies, tā kā, ja tur kāds grib nostrādāt kādu staciju, tad lūdzu YKL2SM liek mikrofonu uz galda. YKL3 AJQ, YKL2 Quebeca Gauja. YKL3 Quebeca Gauja, YKL3 AJQ, dzirdu tevi 5-9, arī ar lielu plusu, uzturu. Jā, šeit YKL2 Quebeca Gauja. Laurīs, Lauri, tev 5-9 ar plusiem, protams, bez kādām problēmām. Mans vārds ir Andris un atrodos netālu no Liepājas, uzturu. Nu, tāls sakars Latvijas izpratnē, jā, paldies, dzirdu tevi ļoti labi. Es pamatā strādāju FT4, FT8 uz 80 metriem šobrīd, tagad būvēju antenu uz 40 metriem pielikuši klāt vēl uzturu. Jā, nu, lieliski, vēl veiksim tikai un lai tev labi veicās mūsu hobijā. No manas puses visu labu, 7-3 veselību un visu to labāko. Jā, tā to pašu, jauku dienu, YKL3 AJQ, YKL2 Quebeca Gauja. YKL2 AJQ, YKL3 Alpha Juliet Queen, YKL3 November Delta. YKL3 November Delta, šeit YKL3 AJQ, dzirdu tevi 5-8 ar plusiņu. Ok, labrīt, Lauri, 5-9, mans vārds ir Mareks un atrodos Rojā, Ziemeļkurzemē Rojā. Paldies par sakaru, lai foršas brīvdienas un uztikšanos YKL3 AJQ, YKL3 November Delta 73. Jā, tev arī jaukas brīvdienas, saulainu dienu, YKL3 AJQ, šeit bija YKL3 November Delta. YKL3 Alpha Japan Quebec, YKL2 Itālija. YKL2 Itālija, šeit YKL3 AJQ. Jā, Lauri, 5-9, ļoti labi. No cēsim, jā, šeit ir aizkraupē, Jāni. Man ir paliels QRMs, es dzirdu 4-8, praktiski neko nedzirdēju, ja vari vēlreiz lūdzu atkārtā uzturu. Nu skaidrs, labi, paldies par jūsu, nekā nav, galvenais žurnālā ierakstījuši. Visu labu, bai! 7-3, paldies. YKL3 AJQ, šeit YKL3 Delta Quebeca. YKL3 Delta Quebeca, šeit YKL3 AJQ, 5-9 ar lielu plusu, uzturu. Jā, paldies, labrīt, Lauri. Šeit arī 5-9 tā signāls ļoti labi. Normons šobrīd no Rīgas, bet reizēm arī no Straupes uztur. Vai var vēlreiz atkārtot no kurienes, Normons? Jā, šoreiz no Rīgas, bet bieži vien arī no laukiem no Straupes, starp Straupu un Kaisiem uztur. Jā, sapratu, labi, pieņemts. 7-3, šeit YKL3 Alpha Juliet Quebec, YKL3 Delta Q. Jā, Lauri, 7-3, līdz tā reizē laimīgi.
YL3 Alpha Juliet Queen, YL3 Alpha X-Ray. YL3 Alpha X-Ray, YL3 Alpha Juliet Queen, labrīt, Aleksis, jā, dzirdu tevi 5-9 ar lielu plusu, uzturu. Labrīt, ļoti labs līmenis, līdz plus 20 decibeliem, un man ir jautājums, kādu mikrofonu ar Aikomu kopā tu izmanto klausos? Šobrīd man ir oriģinālais, man ir Aikoms 7300, tas MK2, kas nesen iznāca tikko gada beigās, gada sākumā faktiski. Bet es kompresoru lietoju, iebūvēju, saregulēju. Es vēl balsī īsti nebiju strādājis, es tagad saprotu, ka strādā diezgan labi uztveru. Jā, YL3 Alpha Juliet Queen, YL3 X, nepaliec, sapratu, jo iespējas bija tāds, ka strādā kāda broadcasting stacija, tāda ar plašu diapazonu un kaut kādu papildu saprīkojumu, teiksim, tā skaņas apstrādi kaut kādu, bija tāds sākumā tāds efekts. Paldies par iznācu par info, visu labu, līdz nākamajām reizītēm, YL3 Alpha Juliet Queen, YL3 X, 73, veiksmi. Jā, paldies par sakaru, jauku dienu, šeit video YL3 Alpha Juliet Quebec, YL3 X-Ray, veiksmīgi. Alfa Juliet Quebec, šeit YL2 Itālija, un kā tagad tu mani dzirdē? Signālu līmenis man ir aptuveni 8, dzirdu tevi 5-8, šobrīd ir labāk uztver. Aha, nu skaidrs. Tagad redzi, gatavojos maija sacensībām, domāju, ka antena nesancēs teistu virzienā. Labi, paldies, visu labu. Paldies, jā, veiksmīgi dienu, YL2 Itālija. YL3 Alpha Juliet Queen, šeit YL3 Oscar Indija. YL3 Oscar Indija, šeit YL3 Alpha Juliet Queen, dzirdu tevi 5-10, pat teikšu, plus 10 decibels, jā, uzturu. Jā, sveiks, Laurita, Valds no Jaunjelgavas, skatos logā, mēs 7-8, kaut kā esam sakaru veikuši, bet, izlēmu pasveicināt arī ar balsi. Labi, lai veicas un pagaidām 7-3. Jā, esam FT8 tikušies, jā. Veiksmīgu dienu, jauku dienu. YL3 Alpha Juliet Quebec, YL3 OS, veiksmīgi. Yankee Lima 3 Alpha Juliet Queen, Yankee Lima 3 Queen Hotel 5-9. Yankee Lima 3 Queen Hotel, Yankee Lima 3 Alpha Juliet Quebec, 5-9 arī, dzirdu spēcīgs signāls uztveru. Tā arī Lauris no Rēzeknes rajona Bērgavas, dzirdu arī ļoti skaļi 5-9. Paldies, sveiciens vārdu brālim. Jā, apmainamies ar sakariem, veiksmīgu dienu, šeit bija YL3 Alpha Juliet Quebec, YL3 Queen Hotel. Labi, paldies par sakaru Yankee Lima 3 Alpha Juliet Quebec, Yankee Lima 3 Queen Hotel 7-3. 3 Queen Hotel, YL2 Itālija. Yankee Lima 2 Itālija, Yankee Lima 3 Queen Hotel 5-9. Jā, Lauri, 5-9 pat bija plus 10 vienu brīdi. Uztvara. Labi, es te atsāku raidīšanu sezonu, tagad vakara naktī atbraucu uz Rēzeknes rajonu, visu saslēdzu, visu aizgāju, visu sanāca. Labi, paldies par sakaru Yankee Lima 2 Itālija, Yankee Lima 3 Queen Hotel. Jā, patīkami nodibinās to Rēzeknes apkārtni. Bye. YL3 Alpha Juliet Quebec, YL2 Gauja Delta. Vēlreiz. YL3 Alpha Juliet Quebec, YL2 Gauja Delta. YL2 Gauja Delta, YL3 Alpha Juliet Quebec, 4-8 peldu brīžiem. Uztveru? Jā, skaidrs. Atvainoju, noteikti, ka zināmu lietu atgādina, bet vienkārši
vienkārši šeit ir ļoti labs signāls ar kompresoru sataisīt, bet FT8 noteikti kompresoru jāslēdz laukā, klausos. FT8 noteikti kompresors jāslēdz laukā, jā. Šis ir balsīgi tikai, protams, uztver. Jā, nē, es vienkārši ir cilvēki, kas no dienvidu zemēm strādā ar ieslēgtu kompresoru, un tad pārējiem nav jauki. Labi, atvaino, kā atgādināja, YL3AJQ, YL2GD. YL2GD, YL3AJQ, protams, viss kārtībā. 7-3 jauka diena. Visu labi. Andris, tu vēl te? Ilgi. No kādi plāni? Nu, kādu plānu varbūt te bišķi pa māju pikstos uztvert? Nu, skaidrs. Labi, darbojies. Nu, provēšu kaut ko sadarboties, varbūt, ka kaut ko sanāks uztvert. Jā, ok, labi, 7-3. Jā, te arī 7. Starp citu, es tev aizsūtīju to saiti, paskaties. Es kaut ko tur tā īsti lāgā nesaprotu, tā kā kaut kas bloķēts vai kas, es neko tur neredzēju. Nav kas tur var būt bloķēts. Nē, zināšu, pagad tūlīt vēl vienais te pat pataisīšu vaļā tā, ko gātei. Nav tur saits. Nu kā nav, klubloks līvstrīm. Nav. Nu ir taču, HTTPS, klublog.org, slīvsvīta ir līvstrīm un slīvsvīta Charlie Yankee 0 Sugar. Nav, nekas nav, pilnīgi tīrs, tavu bildu vienīgi tik ir iekšā. Labi, vēlreiz aizsūtīšu. YL3AJQ, YL2 kW Oskar. YL2 kW Oskar, YL3AJQ, 5-8 ar plusu, uztveru. Jā, labi, sveiks, 5-9, Aleksandrs Alūksne. Sveiks, Aleksandri, uztveru. Jā, paldies par ko, Laura 7-3. 7-3, veiksmīgi diena. Aleks, Jā, tev sveiciens no pudelē pūtēji. es tikko te jau gribēju tevi jautāt, sveiks Kārli, vai te mūsu lieldraugs jau ir klāt? Jā, aizvakar es dzirdēju pirmo reizi. Nu, nodot lielo sveicienu. Ok, viņš gaida kompāniju. Nu, kā es zinu, varbūt sanāks, jā. Ok, labi, 7-3, lai veselīgi. Jā, kāpēc Barstagā neesi? Kur? Necīti vai kontestā neesi, vai esi? Kas tas pa kontestu? Vai tā nav Barstaga? Es nezinu, es neesmu kalendāru paskatījis. Ot, paskaties. Nu, tad, ja viņš jau pildās parā iet, tad tur vairs nav ko sākt. Jā, viņš jau ir. Nu, žēl, nekā pat vainīgs, Nikolais garam. Nākošais gads. Nu, provēsim, labi, teikšu, visu labu. Jā, Kārli, paldies par ko, visu labu. Visu labu. 2K3 arī. Sveiks, Valtīgi, YL3 arī 59. Sveiks, Aleks, arī 59. Gribēju jautāt, aktivitātes atskaita arī izsūtīs, vai tas tev tikai tā bija eksperiments, teiksim, tā klausos? Aizsūtīšu, jā, Irmā tev ko sveiksēju. Nu jā, es jau redzu, ka trūkst viens, tā teikt, sūtītājs, nu tad izlēmu pajautāt. Jā, paldies par atgādinājumu. Kaut kā aizmestās ar tām atbrauc no darba un uzreiz skatīties, ko te kāds ir gaisā strādājis. Nu labi, lai veicās 2K3 vai 7-3. Jā, visu labu. Sārlīt? Jā. Nu vēl neaizgāju. Nē, es nezinu, kas te tā kā kaut kas bloķēts vai kaut kas tāds, nekas nenāk šurpu. Nu, tā nevar būt, nu, it kā divas es aizsūtīju divreiz, nu, nezinu, kas tur var būt blokēts tev. Nu, tad tev nezinu pateikt, es pataisīju vaļā, es domāju, kaut kas būs, bet nekā nav. Nu, atsūt man kaut ko. Nu, paga. Nu, nekas. Ko dari? Vakar, nu neko, te šo to strādāju tāpat. Es skatījos, ka bija Charlie Yankee kaut kur sastrādājis. Jā, man te jau ceturtdien vai kādu vakarā tas tango XFV United 15 metriem pa +10.
Jā, redz, ka ir labi, ka ir antena. Man tagad īstenībā vienīgais diapazons ir 15, kur tā reāli tikai uz Āfrikas pusi fiksēta antena. Nu jā, bet nē, ka toreiz Ukraiņi bija uz turieni kaut kur aizbraukuši arī tāpat bija. Nē, nu viņi nāk, es tikai brīnos, ka viņi tur daudz nav, viņiem tur kaut kāds, viņa mājaslapas, tur citur visu laiku informācija, un tur viņi raksta, ka viņiem vētra bijusi un aplausus daudzas antenas, un tad viņi atkal tagad atjauno, un ko tur, tā kā varbūt tāpēc viņi tur uz 10 metriem nemēģina, jo man patiesībā 10-12 metrus vajag. Nu, man vajag 17, 12 un 10 laikam, jā. Nu jā, tie 12-10 varētu būt liela problēma tomēr. Nu, laikam tā nebūs, jā. Jā, tā kā, nu ko izdarīs. Nu, kas vēl labāks? Nu, nav nekas īstenībā. Skaidrs, jā. Sen neesi dzirdēs. Nu, tā reizēm iznāk. Nu, zīs viņiem uz 2 metriem jau jā. Labi, nekas vairāk, tad YL2 KO, YL2 es. Jā, viesot, paldies. YL2 gādēji, YL2 KO, pirmdēļ, kurā sveiks. Jā, sveiks, cikos tos 15 metriem noķēri, jo es viņus kaut kad vakarā krēslā mēģināju klausīties, bet noteikti tā nebija pareizā diena. Tagad tūlīt paskatīšos. Tūlīt ievadīšu. Nē, viņi diezgan pavēlu vakarā ir. Nē, jā, es saprotu, ka vakarā, bet vai jau tumsa bija, vai vēl krēsla? 16:40 GMT. Nu skaidrs, jā, nu tad jā, uz krēslas robežas. Jūs vienā vakarā tur viņas met, klausies, bet nekā tikai tur citu spēlapus dzirdēju. Nu jā, nu man tāpat kā jums arī, jā, 10, 12, 15 metri viņi nav apstrādāt. Tur tālāk ir apstrādāt, tur līdz 80 metriem ieskaitot. Nu, 170 to es, ka jūs nostrādājat, tā es netiku klāt. YL2 kā YL2 gādē. Jā, skaidrs, Gunār. Nu, tur tā dīvaini ir, tur tā izplatība, tev pat dzirdi. Tieši tā. Protams, es tur nevaru, kamēr sapratu, ka tur Fox Hunt, tur modi vēl trakāk gāja. Super Fox. Viņi bija ciparos, tas man neinteresē. Jā, nu, jā, Super Fox ir šeit. Nu, skaidrs, tad lai tad viņi paliek. Tu, Saš, tu pats atradi? Bet, protams, iesat visiem rakstīt. Nu, skaidrs. Es tieši tā sākumā padomāju, ka tāpēc tu viņu laikam nestrādā, ka neesi vēl ieslēdzis. Es tur nevaru saprast, kas tas par to tili-li-li-li, un tā beigās pielēca, jā. Jā, tā ir tur tā, kā es saku, ko es saucu tancēšanas mode. Jā, 7 plūsmas arī nāca. Jā, tur tā ātri viss notiek diezgan. Nu, tagad jau tas viss, ja tu, teiksim, tos ciparu modes ņem, tad tur principā diezgan ātri un viegli visam var tikt klāt. Jā, nu, tas austrāls man ir uz 10 MHz, diezgan labi tika. Kad tas tika, no rīta vai vakarā? Pagatavīt. Man ir tā 7,45 telegrāfs 30 metri. Man būs kaut kas jāpaskās, jo man uz 30 viņu vajadzētu. Jā, 5,04 telegrāfs. Tad tev ir vēl agrāk. Jā, bet nu tur bija baigais moments, viņš pazuda un likās, ka viņš mani tā kā sauc un raportu dot ievadīja vien ko savu, bet apstiprina. Nu skaidrs, jā, tad uz robežas ir bijis signāls. Jā, vienkārši pazuda un pēdējā vagonā. Skaidrs, nu labi jāpasako, jo pēcpusdienās arī viņš it kā ir dzirdams, bet es te pagaidām tas tikai low power strādāju, tad ir tā kā ir. Jā. Vienu rītu bija ļoti labs West Coast uz 30 metriem. Cikos tas jau no rīta, ja? Jā, kad es kafiju dzeru, tad tas sanāk. Skaidrs, jā. Man tas taps ir uz 30 metriem antena. Nu, tā man ir beiga. Vertikāli. Man ir kaut kāda antena, bet tu jau baigi dīvaini izplatība. Jā, nu diezgan interesanti īstenībā tur reizēm mēs būtu. Jā, ja tur ir laba izplatība, tad tur okeānē viegli nāk. Nu jā, kaut kādā veidā jāpalasa ir tās valstis, ko izdarīs aiz gara laika. Jā, tieši tā. Tu Gunār tā stipri pretojies tagad visām atkal ESP modēm? Nē, es nepretoju, es vienkārši ignorēju. Tāpēc es skatos, ka to Charlie Yankee Zero neko nedari. Nē, nu, būvēt tas, es domāju, vienreiz mūžai, tad tur, kā saka, ieslēdzos, bet tā, kā saka, bez entuziasma. Nē, nu jā, nu, protams, bet kaut kas jādara, kamēr antenas visas nav salauztas. Nē, man te pašlaik visādas sīkās tehnikas
pudelītes ir un tad, tā kā nebūs kaut cita darīt, tad, protams, slēgšu FT8. Nu, skaidrs, jā, nu, kā tā ir. Es te kaut ko tāpat nostrādāju, protams, tikai DX, bet pamatā tomēr tāpat paskatos, kas telegrāfā notiek, tā kā vakar ar to Nainu Džulietu. Nu, skaidrs, jā. Nē, nu, man viņš apstiprināts bija, bet, katru dienu arī tur nav tādi, kas Lotvā apstiprināja, tā kā tev paldies par info. YL2SM, YL2KD. Jā, nu tas tā, es te reizēm ielieku kaut kādu arī. Nu, tā visa tā, es jau atkārtošos, neskuru reiz tā Hamos, tā DX atzīmēšana diezgan laba lieta ir, jo tas tomēr, kas saka, amatīru tēma un varbūt kādam arī noder. Tieši tā, kādu tādu miegainu, kā mani tas motivē, tomēr ieslēgt arī radiostaciju. Tas skaidrs. Labi, lai labi slēdzas 7-3. 7-3. Jā. Pagājis moments, es vakar 17.54 Charlie Yankee Zero Sugar, 18.02 to XX9 Whiskey. Uz vienas frekvences nostrādāja. Tas uz diapazona? Jā, uz 30 metriem FT8. Redzi, kā interesanti. Tas X-Ray 9 Whiskey vispār uz 30 telegrāfā baigi labi nāca, bet ar mazām jaudām nepietiek. Vai paskaties, kāds tur pailots bija? Jā, pailots bija liels, jā, es tur visādi mēģināju, bet neizdevās man no viņa neko izmānīt. Toties Charlie Yankee Zero Sierra uz 10 metriem, tā kā vēl nebija izplatīšanās, izdevās kaut kā. Jā, man arī izdevās tas Sēbuls. Jā, es pat neticēju, ka man atbildēs, jo viņš tajā brīdī vēl vispār pats uz 3 balvēm nāca, un ja ņem vērā, ka viņiem ir 500 vati, tad teiksim, 90 vati tas ir pa balli klusāk vismaz. Jā, man ir uz 28, un tad ir uz 21 FT8, tur plus 3. Kā tu teici vienā filmā, mums visi gājieni ir pierakstīti. Visi, un tas uz 30 metriem uz vienas frekvences ar to lapsu un bez lapsas un 2 stācijas. Tur viņiem ir kaut kāds, tajās FT modelis, viņiem tur ir kaut kāds interešu konflikts, un tur viņi diezgan iecietīgi ir visi. Vai viņi pamēģina kaut ko tomēr klasiku uztaisīt nastē? Nu, tur jau tā lieta, bet tagad jau redz, kā tas ir modē, un teiksim, tur, bet no otras puses tagad šorīt no rīta klausījos uz 7, tajā Superfoxā, Charlie Yankee Zero, tur man viņš arī vajadzīgs ir, bet es pa vēl atbraucu, protams, un par cik viņiem ir uz 56, tā pamatfrekvence, un uz 55 pats zini, ka notiek aktīvas sarunas, nu, dzirdēt to Superfoxu var, ka viņš tur pīkstina, bet dekodu nav. Jā, es paskaties uz monitoru, tas Superfox tā kā miltis, tā kā sniegs nāk zemē. Nu jā, es saku, viņš tā kā tonālos signālus kādreiz, ka telefonā uzņēma. Jā, tāda putriņa nāk visu. Jā, tas dīvains ir tas viss, bet nu labi, kā tur ir. No, ko darīt, jāmācās, jāizsē. Jāapgūst. Jā, labākais apzīmējums bija spektrs tā kā perfokarte. Jā, tieši tā, va. Jā, tāds ienāca prātā, jā. Man vairāk tā kā sniegs. Tagad nav aktuāls. Nu, kas to zina, nav jau maija mēnesis. Nu jā, naktī tie salis bija šonakt. Diezgan. Man toties ceļš uzreiz no rīta tagad braukt bija elegants salīdzinoši. Nu, jā, tā putra pārvēršas ledu, jā. Jā, nekas tur negrib neiekšā un nekur nerāv uz sāniem. Jā, BS6 tās ir vietā. Tev jau noteikti tur piesaulītē labāki ceļi nekā man. Nu, šeit jā, man tur tikai vienā vietā, te pirms pagalma, tā kā drusku arī ieskrien jābrauc, tā viss baigi labi. Jā, nu man ja tur tā lejā, ja tiek cauri, tad pāries viss ir eleganti, protams. O, kamēr pagalms nokusa tās Barhānas sniega, nu, ir tās pamitas vēl. Es pat laikam tur lejā vēl kaut kur sniegu tomēr redz, un uz tiem dīķiem, kas tur tuvumā, tur gan ledus vēl visu. Jā, iet makšķerēt. Prītis, tā varētu iet uz zivis būtu. Es domāju, ka ir. Viena. Nē, ir vieta. Nu, tajos dīķos es nezinu, viņi nav tur pārāk ilgi, tur bebri kaut ko sataistīja, un tad viņi uzradās. Nu tad gan. Pīrēs ar plēznām karovu sīkras atvīnes. Jā, tieši tā. Rānes reizi kaut kādu melorācijas grāvi purvātīri, un tur zivis bija. Karovs ir tāda, kas neiznīkst. Viņš šeit ledu gandrīz iesmals pavasaris, šeit ledus nokusti, izgrozās un sāk kustēt. Jā.
labi, laikam būs parunāts, nezinu, Valdi, tu esi? CMS 3 Hotel Alfa. 3 Hotel Alfa, 6+10 dzirda. Sveiki, visi malēnieši. Dzirdu labi. Brīnums, ka tu labi dzirdi. Nu, vēl jau nav pusdienas laiks, ir jau agas rīts, arī priekš tiem, kas ceļās 9. Skaidrs, Vilnijā, nu labi var dzirdēt, tā kā viss kārtībā, ko tu labi dari. Klausos, kā malēnieši lielās, kā viens otrs ir pagalmā iebraucis pāri kupenām un tā tālāk. Nu, tāda tā dzīve šeit nostūrī. Ar tiem dieksiem arī tā interesanti klausīties, kā kuram iet. Man tas XX divreiz norāvās uz skrobe. Nu, tāda X dzīve ir, ko tu izdarīsi, noraujas reizēm. Reizes tā visa mūsu hamosa rakstīšana, viņa kaut kā ir devusi klāt dažus tādus, ko pat negaidīja, ka pie DX-iem varēs redzēt. Daži kauli tur pilnīgi jauni DX logos parādās. Nu, droši vien. Es jau apskaidroju, ka savu darbību, ja nav cita veida, kā atsēdēt savus pēcpusstundas, tad jāsēž šitajā modē, klausos. Nē, nu vismaz kaut kas notiek, kaut kas interesantāks, nav tik vienmuļi tur, kā saka, nevar jau visu laiku tur TV lūrēt vai ko tur darīt. Un arī, nav jau ko skatīties, TV it kā 150 kvadrātie kanāli, bet tu izslēdz viņus cauri un negulēt, klausos. Skaidrs, jā, tā tas notiek. Nu jā, tagad šodien būs laba diena, varēs te kaut ko pāri pakrāmēties. Es laikam vēl nē. Es tā paskatījos 4 grādi, tikai ir temperatūra. Es tomēr esmu silto asiņu īpašnieks, un tā vēl nav īstā temperatūra, lai es jumti rāptos, klausos. Nu tev līdzīgi kā man, ne jau pavelti, mēs tur vienā horoskopa zīmē esam, jo šito te, man jau arī tā pēc būtības esmu vasaras cilvēks. Tikai to ziemu es mierīgi varētu izlaist. Nu, varbūt reiz 5 gados varētu tā, lai atkal atcerētu, bet tā jūsmošana, vai ziemu, kā man viņa patīk, nu nē, klausos. Varbūt nākamajā dzīvē būsi lācis. Kas to lai zina? Bet cik mēnešu slāči guļ? Tā kā būsi lācis, tad izstāstīsi. Skaidrs. Labi, nekā jau citu nav ko. Ej savos darbos un es paskatīšos, ko raksta uz ekrānu un arī tā diena tiks pavadīta. 7.3. Visu labu. Nē, es jau sāku domāt, ka jāuzvāra ir kafija un jāpaklausas vēl tādu labu runāšanu. Šorīt sanāk, uz kameras tevi pārējiem malēnīši sveicinās, tikmēr jau man kafijas krūze būs priekšā. Labi, tad 7.3, YL3 Hotel Alfa, YL2 SN. Man vakardien kafijas automāts sarkanu krustu uzlika, nesot pupiņas, kaut gan tur pilna bļoda pupiņām un spītīgi, kad 2 vai 3 reizes, un es jau tāds satraucies, jo tas ir mēnesis bez kafijas. Nu, slikts meistars bijis, kas remontēja. Nē, it kā jau nē, tad viņas laikam mums atspiedušās, nes tā kā vajag padauzīt, šodien atkal viss normāli strādā. Daudzīšana daudzās dzīves jomās palīdz. Nu kā, Krievu televizoru ir tikai stūbi, tikai vajadzēja atrast pareizo stūri. Skaidri. Labi, ka transīveriem tā nav. Nē, tiem nav. Jā. Labi, es slēdzu teikam, jūs runājat. Hotel Alfa, Kilo Oskar. Sveiks, tevi es tā arī aprunājos. Tu jau esi tāds pats tieks kā vispārējie. Jā, tev ar prieks redzēt, jo šeit tad es redzu tavus grābekļus. Grābekļi ir nekustīgi. Jā, tas ir nekustamais īpašums. Jā, te vajadzētu staigāt pa dzīvokļiem un lūgties, bet nevar saņemties. Laiks ir, tagad tu varētu staigāt, ka negribiet ārā. Kā lūdzu? Tagad tu varētu apstaigāt dzīvokļus, jo ārā negribiet. Nezinu. Es nevaru saņemties, un tas skaits ir pietiekoši nopietnas, un tie cilvēki ir stipri dīvaini, tā kā man ir maz cerības. Jā, cilvēki, jā, par to nav ko runāt. Tu leduskapī atver. Tad jau labāk starp pirkstiem šūpot kādu pudelīt un tad staigāt pa dzīvokļiem. Nu, arī variants. Nu jā, skaidrs.
Forši dzirdēt tevi, kā saka, cerēsim, ka vasarā dzirdēs acis pēc acis. Nu, jā, tas ir jāplāno, to jau savādāk nemaz nevar. Es ceru. Jā. Paņem, uztaisīt divu elementu antenu uz augšējiem diapazonam un dzīve mainīsies. Nezinu, es vairs uz jumta nevaru drustos uzkāpt. Agrāk pa viņu varēja staigāt stāvkājām, tagad pat sēdus nevar. Jā, zinu, kas ar šīs tieši tā. Nu, jā, nav ko viņiem sagādāt uz actions. A tu Ulbrakā? Ulbrakā tur ir droši. Jā, tā antena ir stipri mazākā nekā tev tas grābeklis. Tas gan. Labi, lai tev veselību un kā saka, un dzīves prieks. Jā, paldies, un tev tāpat. Mums ar viesturu lieldraugs atgriezies jau Latvijā. Jā, es jau arī noklausījos un domāju, nu jā. Un galvenais, ka Kārlim gribēja prasīt, un šis man jau pateica. Nu, bet tu jau regulāri par viņu interesējies, tā jau zini kā. Jā, pareiz. Tā ir. Man te, kamēr mēs te runājam, Valtis jau 2 reizes zvanījis ir. Ot, viņš ir pusi malkas jau sazāģies. Jā, paprast, varbūt pienāc YKLB, Faks Zulu, YKLB vai sen. Ir gan, bet kādu tur malku pazāģējies, neko drusku tikai. No sākums tev ir? Nu drusku ir, kamēr tāds jau kājiņa. Tagad. Nu nekas, gan jau. Nu, bet, protams, te jau tos 2 gadiem malka jau šķilnī. Nu, nav gan vairs. Šogad apēdā visu gandrīz. Ne jau visu, bet daudz. Jā, ļoti labi iekodā. Jā, kā tāds, trakas lietas. Nu, man te vēl siltuma pietiktu. Bet, nu, tā gan nevajag, vajag siltāk. Jā, tā ir. Ko tu, Valdi, gribēji? Tad neko, es tikai par to, ka neviens nav Aurorā nekur nostrādājis, viss tik pust. Nu, es jau par to nešaubījos. Nu, tas, protams, ka tur tukšs numurs tas viss toreiz bija, bet, nu, bākas, kā nav arī tagad. Jo domāju, ka nav. Gan jau, ka tā būs, ka nebūs. Nu jā, labi, es apliešu šo dielišu kapī, es te runāju, es te pat būšu un būšu atpakaļ. Mums jau nu pat kā senos laikos malēnīšu parunāšana sanāk pēc apaļā galda. Nu, tak, gada, visādi, tā sanāk. Mēs jau varam tikai paklausas, bet jau arī lielāku daļu, faktiski es klausas vairāk kā runā. Jā. Varbūt ir Viktors mūsu klausās, Alfa Viktor Lima. Un nav. Nu, skaidrs. Gan jau, viņš nav pieradis šito te diapazonu klausīties. Nu jā. Es paskatījos, jā, tas ir pirms tā ātrā asā līkuma, tas iekšā ceļš pa labi. Jā, bet tur es vakar braucu garam skaties, kas pirmais līdz uz pirmā māju, bet nākusies ceļiņš ir vēl tālāk dziļāk. Nu, ja skatās, Baloži ir pirms līkumā, pirmais ceļš pa labi pēc ezera. Aha. Nu, skaidrs. Labi, ko jūs un esam pretī? Jā. Nu, katrā ziņā māju var redzēt no ceļā. Nu jā, tas tik antena nav. Nu, gan jau būs. Nu, skaidrs, gan jau, protams. Ar to. Nu, Aurora es tikai konstatēju šodien, telefonā, kad jūs izteicat Aurora nebija. Nu, skaidrs. Nē, mēs Ksenija dzimšanas dienu sākam svīt. Nu, redz, tā jauki. Tā kā Aurora mums tikai palīdzēja. Nu, jā. Cik tev Ksenija palika? 3. Ai, kā laiks iet. Nerunā. Tā jau labi neakstīšos šeit ēterā. Jā, parunāsim. Ar
varbūt vēl kāds pienācis YL2 SM grupa. YL2 kilo november. Nu, redzi, tev kilo november, tāpat kā Sašam ar lielu draugas, tieši tāpēc arī pasaucis iedomājas, ka gan jau Ibis arī klausās 5-9. Jā, tev 5-9 arī. Nu jā, nu nekādu biežo nav, laiciņš jauks, kaut kā tā, es MKM. Nu, skaidrs, jā, nu 5-9 ne vairāk, nav tā kā ar plusiem, bet normāli, viss to ar 3,5 nekantenu. Jā, kaut kas ir stālistis. Nē, viss strādā, jā, viss kā vajag, tā kā, nu, normāli. Nu jā, tur periodiski kaut kādi brīnumi notiek reizēm. Labi, kā ir, tā ir, viss, ka tev arī tāpat kā šiem te kā Hotel Alfa teica, jādauza. Nu, netiek jau klāt. Tak dauži pamiet apakšpus, viņš jau tur vibrēs viss un kontaktu uztaisīs. Jā, tur būs jāpadomā, varbūt sanāk. Labi, Viestur, paldies, tad, par ko jūs savu 7-3. Labs ir Imilai veicas 7-3 kā NSM. Tikai vai dzirdu neņem? Nē, sveiks, Alpi 5-9. Sveiki, man 5-9 dzirdu tāpat. Vakar aizvilāja garam, jā? Jā, tad visādi pienākumi bija jāpildā un teiktas iztīstās, tad varbūt, rītdien, kad es braukšu, tad varētu piestāt. Parunāties bišķiņ. Tā, es bet, ka? Nu labi, davai pagaidām YL2 kā YL2 redzēt. Jā, Kiloskar, ka sveiks, 5-9. Jā, sveiks, Imie, 5-9 un Inese visiem jūsiem te malēniešiem sveicienu siltā. Dzirdēju smieku fonā. Paldies, sveicieni atpakaļ. Labi, Inese visu dzird, jā. Viņai ļoti jautri, Inese, čau. Jā, viņa saka čau. Labi, es arī labi dzirdu. Nu, bet, protams, nav varianta. Skaidrs. Jā, senies sveicieni un veselību. Jā, nodošanu. Ksenija vēl guļ? Nē, tā to istabu. Pēc vakardienas, jā? Arī. Skaidrs, labi. Es kaut kur pustrijos aizgam gulēt. Malasīši, es jau, man liekas, pustrijos modos augšā un sāku lūrēt internetā, kas notiek. Katrs savs. Tā ir. Varbūt vēl kāds pienācis. YL2 Sigulda Madona. Labi, būs laikam labi parunāt, ko vairāk jāizcer kafiju. Man balss pilnīgi iet. Jā, no runāšanas un dziedāšanas es ar kafiju taisīšu. Tā ir. Nav ne runās, ne dziedās daudz tagad. Nu jā, tagad jau šī S8. Tā nav dziedāšana vairs. Tas nemaz nav, jā. Viestur, kura diena jau tev tagad ir? Tagad ir man jārēķina. Es izstāstīšu, kā ar mani te izdarījās kādreiz. Nu, stāst, kad viņš skaita virs 40. Nē, to parādīju nevar stāstīt. Tad ir labi, tad patauks. Nu, tev Vilni, nu traki bija. Tev Vilni signāls pēkšņi palika labs, tev iepriekš bija pūkains un tagad tāds dzidrs palika. Nu, nezinu. Viss tas pats. Skaidrs, no rītdien būs 50. Tas jau ir nopietni. Jā. Bet tā nav tāda īsta, tā paskaties uz to skapīt un tā kā atsvērt, tā kā nē. Pilnīgi nē. Tam jābūt visu laiku vaļā. Nezinu, kaut kas tev tur ir sabojājies. Kaut kādi reģistri sagājuši, bet pagaidām viss ir viegli. Man piekdien būs, kaut tikai būtu viss labi. Skaidrs. Kārli, tev visu laiku vaļā, jā? Jā, bet tur jau savs. Jā, nu tev jau tur tas līmenis ir jātur tās, lai tu vari tam pudelē plūtējiem papūst pretī un lai viņš saprot. Viņš te ir labi saprot. Nu tur īsti tukša laikam nedara, jo tur kaut kādu toni vajag. Pilnīgi tukši. Viņam vislabāk tukša patīk, jā? Jā. Tad tev ir liels uzdevums, tev vienmēr jābūt tukšam. Bet es parasti vieni pilnā.
Skaidrs. Ja rūpēs par dabu un iet uz taromātu, tad jā, tad vajag leduskapi turēt vaļā. YL3 Hotel Alfa, YL9 Fox Zulu. Nabols. Nabal. Bet tu kā pagriezi antenu uz Hotel Alfa pusi, tā viņš tāds skaļāks baigi paliki. Kurš? Tu? Es antenu, kā es varu pagriezt? Nē, man vienkārši tā pašlaik pilna jautā ir. Nē, es tik smējos. Hotel Alfa tu nemaz Fox Zulu nedzirdēji. Arī tevi knapi tagad dzirdu kaut kāds prakšs ieslēdzās. Pilnīgi tā kā svirtslēdz. Jā, nu tu arī klusāks paliki, vienkārši, ka es bīdrus, kā aizgāja. Kas tad bija kāds jautājums? Fox Zulu tevi sauca. Ai, nezinu, Fox Zulu ir baigi vārds, tā ka viņš tur pāris dienas aizpagājušo nedēļu. Nu, bija baigi foršs, stiprs signāls. Tagad es knapi tikai dzirdēju, ka viņš sarunājās ar jums. Nu, tagad ir Aurora, redz, un tas jau uzreiz. Es nevaru man balsties, iet pilnīgi. Nu, es jūtu, iedzer kafiju. Es aicinu pa vidu pēc katra vārda. Esmu 51. Arī var būt. Nu, viens iemesls varētu būt. Nē, nu, tas ir nopietnas iemesls. Ja bijis tur būs vienā rītā un sauli. Kāpēc rītā vakarā? Jo ātrāk sāc, jo vēlāk beidzas. Tajā naktī no piekdienas uz pirmdienu. Apmēram. Cik tev saši ilgi gāja tas pasākums? Kurš man 10 gadi? Nu, redzi, ko tu man stāsti. Jā, pēc tam 5 gadi bija tāda iesildīšanās, un tad bija finišs. Tad bija atpakaļ pie cilvēkiem. Jā, dzīve visu uzreiz varavīgs nekrāsu sita. Nu, skaidrs, nu labi, man plānu nav. Tas ir baigi labi. Jā, es arī atceros, ka vienreiz satikā, tas bija sen atpakaļ, kad CP mēs tur tā kā pasaukt tevi bariņā un kaut ko, un šis saka, nē, viņš jau nē. Bija tādi laiki. Man toties tagad štai 50 dienu ietveros Maksimā atņēma pudelīti no rīta, jo nu laiks bija par agru. Tā ir personība. Nu jā, bet es tik nevainīgs, tāpēc, ka īstenībā es savas krūmēlēnes griežu, un lai viņas grieztu pēc katra krūmē vajag dezinficēt šķērs. Tāpēc es pirku, pat nedomāju, jo tur rindai likās, ka nu tagad štais nomirsts. Uz sejas nekas nebija rakstīts. Nu, iedomājies, ka es no rīta pamodies un uzreiz skrienu uz veikalu, dabīgi, ka bija drusciņā aizpampis. Jā, nākamā, kas aiz manis rindā bija tā pilnīgi skaļi smējās. Šito iepriekšējā gada pieredze atstāj tomēr. Jā, pa 50 dienām neatiet. Nē, tas tā nenotiek. Čau, Vilnis. Vasals. Vakā, Vilni, jautāju. Runā. Tu esi mainījis savam aparātam to programmas versiju? Kaut kas sen atpakaļ, bet tur nekas, tas jau vismaz 10 gadu atpakaļ viņi parādījās, ne? Nu jā, viņi ir sen, bet man kā es viņu nopirkt, tā es viņu neesmu mainījis. It kā vajadzētu uzlikt to beidzamo, kas ir vispār tur tā bibliotekā ir. Es pat neatceros, vai tur kaut kas bija iedzīgs. Nē, te ir kaut viena programma, kas mēs atjauninājam, tā kā negrib pieņemt. Tas bija vienkārši, tas tieši tā kā rakstīts, tā arī bija jādara. Nu, laikam, tas tikai ir tālāk pa gribēšanu nēs ticis. Nu, jā, tas ir smagi. Nu, jā, es staigāju riņķī tā kā kaķis ap greju podu, tikai nevar saprast, no kuras puses pieiet. Nē, tur bija vienkārši, tieši tā kā bija rakstīts, tur kļūda tur nebija. Tā, nu jāprova, jāsaņemās, jāsameklē kāpels, un vajadzētu to tur izdarīt vienu brīdi. Gribēju te viens, es jau aizvešu kūres, te gribēju te pamēģināt to, kā likt klāt, tad jau kā nevis, aparātam nav tā versija, nevar. Jā, tu negribi man vienu to indikatoru nomainīt. Es jau esmu nomainījis savējiem, man vairāk nav ko mainīt. Nē, nu, bet manējām nomainu, vai tur pilnīgi izzis.
laikā to visu var izdarīt? Droši vien. Pa priekš jāatrod ir indikators. Nu, tas gan, tie tagad diezgan stingri deficīti palikuši laikam. Es pat nezinu, vai jēga viņus meklēt. Es varētu samainīt to, samainīt vietām, to man viss būtu forši, jo to pašu malējoju un praktiski es neizmantoju. Mani vidējais ir izdzis. Nu, jā, nu tas tā kā būtu vajadzīgs malējais, tas jau tam otram uzsvērējam, tad liela vajadzība it kā nav, nu tā varētu izgan tikai. Nu jā, un tas ir svaigs un smuks spīdošs, un vidējais ir tieši tas, kas visvairāk vajadzīgs, tas izdzis maitu. Nu, jā, nē, nu tur ir jānoņem visus ruķi, kas bija nost, nu skrūvēšana tur diezgan daudz tur ir, bet diezgan jēdzīgi ir tur internetā tie apraksti, kā viņi tur maina, tur to kontī priekšā un uz priekšu, tas diezgan ātri tur gāja, un es nezinu, vai tagad vairs ir vai nē, Anglijos bija visa tā plata ar visiem tiem indikatoriem, tur viņi bija diezgan padāži, man liekas, ja nemaldos, es nezinu, kā 2 gadu atpakaļ, kā es skatījos, tā bija kaut kā tur 300 šitie tie viņu tie māciņas tur uzvar. Oi, tā ir smaga nauda, bet tu tās gumijas nesačakarējies, tā kā tās ručkas ņem nost? Nē. Tad ir labi. Tas tur vienkārši bija uzmaucams tikai, tur nekāda problēma nebija, tur viss noskrūvējās nost. Nu, tik daudz tā, kad saka, lai pēc tiem indikatoriem tik laši, principā viss tā priekšmat, tā ir jāizjāst. Nu jā, nu viņi tā kā pirmie ir aiz tā bleķa, bet, nu, nē, es vēl cietīšos, cik nu varēs, tik cietīšos. Kaut ko es tur redzu, tā kā es ieslēdzu uz to visu spilgtāko, ja tur vajag kaut kādas menocī, kaut ko pamainīt, tad es vēl tur tādu atblāzmu redzu. Bet tā ikdienā tur ir melns caurums. Nu, jā, nē, man pa sākumā tur bija tādas spožas svītas vertikāls pa vidu tur, un tad laika gaitā kaut kāda gada garumā pamazīt ņem, tad paliks tādi klusīši un beigās neko tur nevarēja saprast, un tad vienbrīd saņēma dušu un pasūtīja viņus tur diezgan ilgs process tur gāja, kamēr atrad, kur viņus varēja te dabūt, un tad kā saka, skrūvēja, cik nu varēja, kompis vaļā, un visu to pamācību un pamazīt ņem visu aizskrūvēju, atkal ciet, nomainīt uz samās. Pagaidām viss strādā, mēs neko tādu sliktu tur neatroda. Uztver. Ja, tas ir forši. Man tās baltās svīta nē, bet interesanti, kas tam indikatoram tāds var notikt, ka viņš izdziest. Nu, tur pirmā doma, kad konteksts paliek melni, bet tad jau laikam nē, ka tomēr tas indikators jāmaina kā tāds. Nu, laikam tomēr, ka pašam indikatoram kaut kāds indavs tur ir vēlams, viņš nezin kaut kāda brāķa partija vai kas ir sabāzt iekšā, tā ir tāda jau diezgan pamatīga slimība viņam tur bija, tur diezgan tur gāja, cik es tur palasīju tos formās, ko pa viņam tur ņemās tur. Bet beigās tagad diezgan reti tas ir parādījies, es kaut kā neesmu vairāk sastapies, kaut kā arī speciāli neesmu interesējies vairs par to tēmu. Nu, šitos aparāts jau beidz kāds 15 gadus atpakaļ ražot, man liekas. Nu, laiks ir pagājis, jā, un tad kaut kāds indikators it kā tur varēja mainīt, vat es nezinu, kas tie bija šitiem tie Ericsson vai kurām mobiliem telefoniem, esam baigi līdzīgi jau tur, bet cik tas viss atbilst taisnībā, to es neesmu pārbaudījis. Tad tiem Ericssoniem tur nebija par taisnību, tur bija kaut kas tur ar līnijām nesakrita, kaut ko nevarēja redzēt. Varbūt, es nezinu, es līdz galam visu to fórumu neizlasīju, beigās patrāpījās viņu tos oriģinālos, tur no Francijas tie diezgan pastālīti bija, bet nu, nomainīja kaut gan, principā jau vajadzēja paņemt visu 3 rezervē, bet es jau kā Gauners paņēmu tikai to, kas man noplīstis bija viena. Ai, skopuļi. Nē, nu kurzemnieki jau ar to ir slaveni. Nu jā, nu ir jau krīpstām viss. Skaidrs. Labi. Prieks dzirdēt tavu balsi. Labi. Tev vai tad nav jau jāsāk jau skatīties kādus centra pusi ieripo? Kādā ziņā? No kā, jums tas šodien lielais sabantojs? Es ar šito datorkrēslu pie monitora labākā gadījumā piebraukšu. Nu, bet tas nav interesanti, varbūt, ka tur vajadzēs elkoņus izvicināt. Paldies, nevajag. Skaidrs. Labs tev Vilnis, lai viss notiekās 7-3 un lai veselī tev. Kāds arī? Paldies tev arī. Jā, visu labi.
Vilni, tev kā ekspertam, kuri tad ir skopāki, malēnieši vai kurzemnieki? Senos latviešu rakstās kurzemnieki. Tomēr vēl par mums. Jā, viņi tādi paši kā skoti. Tad redzi kā? Nu, Bet malēnieši tais jaunajos laikos tie ir parādījušies. skaidri. Nu, katrā gadījumā tur tos RST viņi baigi skopi dod, jā. Nezinu. Labi, tas tā. Baigi labi papļāpāt šodien un veselu pusotru stundu gandrīz. Nu, normāls. Vismaz zin, par ko naudu izdot. Tas teiciens, ka viss labais aizbeidzās. Jā, tā ir jau savādāk, jau sāksies pusdienlaika runāšana un vēl nebūsim beiguši rīta runu. Bet tev balsts tā kā lakstīga, lai kafiju padzēršam. Laba palika. Jo Nav švīksti pārāk lieli, jo man kad klausos ierakstu, man īsti nepatīk. Man kaut kur tie burti nav tīri. tāpēc tev ir forši. Ir labs. Nu tas kārtībā. Jums abiem arī baigi labie signāli. Jūs te reizē runājat, bet abus var saprast. Nu, tas tā kategorija, ka saprast var, tā īsti laba nav. Bet ja divi reizē runā. Vai arī divi reizē klusē. Nē, iet runa par to, ka pajautā un kāds man signāls un saprast jau var. Bet tā ir kādreiz jau, kad bija paštaisītie aparāti, tad tādi arī bija tie signāli. Jā. Man tur sevišķi bija kaut kā operacionāļi, bija nobarējis no vienpolārām barošanas un tad bija kā tikai transīvers bišķi ierosinājās, tā man arī tā zemsaiņas aizgāja pa gaisu. Un tur bija dieva zīmes. Es atceros, ka man paštaisītais transīveris, ka es biju kontestos sāku strādāt, tad es to mikrofonu, tas no maģiem tāds, es te nevaru pateikt, tāds apaiša kājiņa, tāds parasti magnetofoniem bija klāts viņš. Es to mikrofonu līdz mandelēm spiedu, riktīgi pie lūpām runāju, lai drusku iekustinātu tos cejerus, un es nezinu, kas tas par signālu bija. CP bija atkal tādu jūsu pieminēto perfokarti. Sarūlējis tādā trubiņā, pielīmējis tieši uz tā apaļā virsu un tad, lai tu nevar to niebās mutē. Lai distanci ir iztaisījis. Jā. Un arī baigi lielījās, ka man tagad ir signāls foršs. Jā, tā ir, nezinu, īstenībā jau jārunā ar mierīgi. Es to gan neesmu iemācījies, es kliezu, jo man kaimiņiem ir jāzina, ka es raidu gaisā. Man šitai garnitūrai vispār nevar mikrofonu pielikt to, kā viņš ir, jo tur tas mikrofons tādā ciets plasmas gabals un distancēs, un es varu tikai viņai aiz auss aizlocīt, bet tad viņš atslēdzās. Ja paturētu vārītā ūdenī, vārošā ūdenī, tad gan jau, ka varētu salocīt. Nevajag. Jā, ja tu saki, ka saprast var, tad nevajag. Tagad tev baigi skaļais signāls, noteikti mani arī labi dzirdi. 9 balvas. Tu jau man rakstīja, ka trokšņa līmenis tev ir 9 balvas. Nē, es neslēdzu to pirmo amplifieru, lai esmetis it kā pareizi rādītu. Tev tagad ir plus 30. Parunā. Tagad aizgāja lejā, tā kā mainīgs ir drusku palika plus 20, tagad, ja ilgāk runā, varbūt atnāks atpakaļ YL2, YL3 Hotel Alfa, YL2 SN. Precīzi 9 balvas. Redzi, viss kā vajag. Jā, bet kā es tev tur rakstīju, man nav jāslēgt to pirmo amplifieru iekšā. Uz augšējiem diapazoniem, jā, bet šeit noteikti nē. Jā, tā ir tas, protams, ka ja trokšņa līmenis paliek lielāks un galvenais jau dabūs signāls trokšņas attiecībā. Jā, un viņš, kā es ieslēdzu, tā man sēdzi 9 balvas stāv. Neviens nav balvas padēvis, bet 9 balvas, kur tas der? Ļoti slikti, es tu brīnos, par kā var no pilsētām, teiksim, kā saka, varoņi, kas var. Ir tā, kad ir troksnis kā tāds un kad ir kaut kāds traucējums, tā kā man tur vienu laiku bija tāds pļurkšs, tā kā šito te traktoru aiz logu dzirdēt, tad neko nedzird. Tur tu vari visu jaudu tur cīnīties un nekas tur nav, un es nedzirdēšu. Bet tas vienkārši tas īsti tā netraucē.
Nu jā, skaidrs. Man jau ir ik pa laikam kaut kādi tādi stāvstabiņi, kur visu laiku rūc no kaut kā. Bet, īpaši netraucē, šodien vispār signāli ir pāri. Labi, Vilni, parunās būs tajā kaut kā tālāk, atkal YL3 Hotel Alfa, YL2 SN. Nu, te braukšu uz Līgas sapulci. Nu, tak nebraukšu. Nu, bet tad ar ratiņkrēslu. Domāju, ka nē. Bīstam. Tur atkal var būt šitais te vajadzīgs klients kaut kādai neiespējamai misijai. Nu jā, nu labi, kā tur kā īstā ir. Es jau zinu, man jau nebūs iespēja tikt pie datora šajās dienās. Ko tu izgriez kaltušos, ja tev ir forma jāveido? Jā, forma jāveido, jāatvieglo, tur tā ir jādara. Es šogad tā baigi nikni daru, un tad redzēs, kas būs. Nu, tā jau tev vajadzēja taču to akumulatoru šķēri, tā ir baigi labā. Nu, gribas, lai pirksti paliek, jo transfīriem arī vajag kloķus spaidīt. Nu, nezinu. Tur bez pirkstiem var palikt, ja visu dienu jāspaid. Tak, es jau esmu par slinku, es tur kādus 20 grūmus sabriežu, un tad man vienai pietiek. Nu, te var būt. Cik tev bija tagad kaut kāds 150? Nu, pat vairāk drusku. Nu, re. Un neviens nav iznīt? Nu, redzēs, kā būs, tur tie mazākie jau jāskatās, vēl pagaidām tur nevar saprast. Aha, skaidrs. Labi, lai tev veicās, 7-3. Labs ir pagaidām 7-3, visu labu 3 Hotel Alfa, YL2 SN. Jā, Vilni, tev labs signāls tagad. Paldies par komplimentiem. Interesanti, ko tev no manis vajag. Kādām braukšu pateikšu. Labi, 7-3. Tev arī signāls ir labs. Laikam tev ir ieslēgts tas elektronikas kopums istabas stūrī. Es nezinu. Viņš domā pastiprinātāju. Nē, nekas nav. Un tas krāvums, tev tas ir diezgan iespaidīgs tur bija. Nu, gadās. Nē, 93 vati. Kāpēc tu sveš pārgāji no 73 uz 93? Nu, tā ko kategorija atļauj. Tad jā. Jāiet uz augšu. Tālāk jāpērk tas, tā kā tiem Charlie Yankee Zero Sierra, tas Aurora vai kā viņš saucas, tas Flex, nu tam ir 500 vatu izēja. Tur tie Flexi tagad ir baigie, jā. Jā, tur nākamais solis tikai vēl pielikt reduktoru un antenu, tur pat pie transīvera uzreiz virsū uz muguras viņam. Jā, un iznesam kastīti šitai te šekā. Mēs jau te ar Valtu aprunājam, drusku ir jau tas viss labi, tu nopērci vienu aparātu, maksā viņš te, protams, bet lētāk nekā tas, ko 3 Fox Tango pirka tomēr, un maksā viņš, bet toties tur kaut kas viens drusku notiek kaut kam, un tev viss aparāts stāv stūri, un tev vispār nav aparatūras vairs. Nu jā, Fox Tango mēs netiekam līdzi, tas gan. Naudas ziņā ne. Jā, bet nu redzēt, cilvēks tev arī manieres sabojāt, tas bija signālu. Tā ir? Viņš viņam tik labs bija, un beigās tomēr ņēma. Nu, bet taču jādarbojas, tāpēc jau tie transīveri ir un visādas iespējas ir, lai viņas izmantotu. Jā, un radītu jaunu produktu. Tā ir. Skatos pa loku, kad motociklu vasara parādījusies un brauc veči jau pufai kā apģērbušies, bet brauc. Saulē spīd, pufai, kas ir laba. Un biezs var redzēt, ka tāds tuntulīši. Nu jā. Tur Vilni uz 6 metriem nekas nenotiek? Nē, es pat ieslēdzu. Es jau pirmo dienu Rīdāfriku šodien šosezonu nostrādāju. Nu, to alumīniju kaudzes grēks būtu nenostrādāt. Nu, tagad jau par puselementu mazāk ir. Vai tas man baigs priecīgi bija, tas pilnīgi, palestos aiz sajūsmas. Es varu iedomāties, tāpēc es steidzos tevi iepriecināt uzreiz. Jā, un es devu uzdevumu Valtam izreikināt, pat cik tu tagad tavs pastiprināja koeficients ir samazinājies. Vilni, 3 decibeli. Vilni, tevi pilnīgi atlaida. 0,3 decibeli? Apmēram. Un
milzīgs zaudējums. Nav tik traki. Tā kā nokritīs tā puse, tad būs vēl 0,1 decibels klāts. Nu, tagad var uzskatīt, ka viņi bišķiņ tur tā kā pieregulēts stāvvilnis. Nu jā, jo rēķini tur tas elements tāpat ir viļņa garumā, bet tikai salocīts. Es gribēju tev jautāt, tev tās uboltas, tie bija oriģinālie no tā vītstieņa taisītie? Nē, no vītņastieņa varbūt, ka tas iegrauzās, domā. Man šķiet, ka tu sabojā to caurulīti ar viņu. Grūti pateikt, varētu būt, ka vienkārši vai nu pārvils, jāgaida, ka nokritīs, tā varēs izdomāt, kas tur īsti ir bijis, bet ja tu atceries, es tev sūtīju arī, ka tas alumīnijas 16 bija tāds, nu kā lai tā pasaka, ar nevienādu malas biezumu, kur viena maliņa bija ap milimetru un pretējā bija daudz platāk. Atceries tādu bildi? Jā. Es kaut kā pieļauju, ka tur ir tā vaina. Nu, varbūt, bet neatmet arī to domu, ka to vītnes viņi sačakarēs bišķiņ. Cik tad tur daudz vajag iegriezt? Ar dronu pielido paskaties. Ai, nu lai pietiks ar salauzt elementu, kur tev vēl dronu bez spārniem atstāt. Jā. Bet nē, tas grūti pateikt. Redz vēl jau, kas ir tas, ka man daži elementi vēl bija tajā vecajā sistēmā, tātad viņi jau ir 10 gadus bijuši gaisā un vibrējuši, tā kā iespējams, ka tas ir vēl vispār vecais elements. Nu, tad es jau tavā vietā laistu lejā. Nē, nu, ja salūzīs vēl kaut kas, tas jau tikai laika jautājums, protams, tad būs jātaisa. Pilni. Nē, lai sačakarēts sezonu, jālaiž lejā. Ar kādu prieku tu to vai? Nu, bet protams. Es labāk, lai sačakarētu tev sezonu, es atstāšu augšā. Ai, man te celtnieks sačakarēts galīgi un līdz beigām. Tur, klausies, tam tavam LFA, viņam elementi ir stiprināti uz izolatoriem, ja? Jā, uz tādiem zaļiem klucīšiem. Nu, tas ir vēl variants, bet tas baigi dārgi viss ir beigās, un mēs malēnīši esam otrajā vietā, kā mēs noskaidrojam, tā kā nevar saprast. Redzēs, uz tiem zaļiem klucīšiem saņem skatījos, viņi te arī Latvijai nopērkam, man šķiet, vai kaut kur viņi bija nopērkam, bet man nebija īsti pārliecība, kā viņi saulē uzvedās, bet skatos, ka šitie te angļi to ir pielietojuši. Nu, skaidrs, jā, nu jā, viņam varbūt arī tā maigāka sanāk, tā sakabe, viņam tur nav tāda asa vieta, kur elementam vibrējot pārvibrēties. Tas viens, bet tur atkal ir nianses, ka tos pašus klucīšus nedrīkstot pārvilkt, kad tur bija speciāli pamācībā ierakstīts ar lieliem burtiem. Te jau tur vajag kaut kādu ar mērierīci, kaut kādu atslēgu vai skrūgriezi. Nē, nu drīzāk tā kā šitos te vārds, kad regulēja tādu iebīdīt iekšā, jo tur tāda maz šķirbiņa paliek, ja viņi nepievalst līdz galam. Jā, nu skaidrs, nu grūti pateikt, kā tur ir. Nu labi, tur katrā gadījumā viela pārdomām. Es domāju, ka tur vidū tomēr vajag kaut kādu vēl puscauruli gabaliņu uzlikt kaut kādu 20 virsū, un tad būs labāk. Nu, tad jā, jo man taču arī šitā te 5 elementi nostāvē, nu, augstums ir daudz mazāks, cik tur man iznāk 15 plus 4, nu, kāds knapi 20 metri iznāk kopā. Bet viņš tak 9 gadus vai cik tur nostāvēja no 2000 kodela un nekas tur nebija, ne locīts, ne lūzis. Nē, nu man jau arī nebija iedomājies, ka man šeit daži elementi bija vēl tai 5x5 sistēmai, tā ka tas jau ir 10 gadi atpakaļ, un pēc tam vēl nākamajam tam 7x7, un tagad arī. Tā ka tur daži elementi ir baigi veci, un būtu vienkārši nevar sagaidīt to brīdi, kad viņš nokritīs, lai apskatītos, kas tur īsti, kas tas elements un kas tur īsti ir bijis. Jā, tu neatceries, kā tu tur bija, tu tās vecās divas nojauc un pielika kaut ko klāt, jā? Nu, vecajām divām jau elementi bija tikpat gari, kā tagad visām 4 ir. Nu jā, tā kā tu nevar tā uzreiz pateikt, varbūt, kad nelaužo, tad pateikt vecs vai jauns. Nu, nē, nevarēs tik viegli tur jāskatās, būs tā, ka tiks pie viņa klāt, jo, nu, liela iespēja, es man liekas tā īpaši neskatījos, gan centos tur augstākajām antenām atstāt, teiksim, labākus elementus, bet visādas iespējas pastāv. Nu jā, skaidrs, nekas, cerēsim, ka nesalūzīs vairāk nekas.
Nu, nezinu, tā kā pūta vējš, tad es skatījos, kur vēl viens reflektors arī baigi vibrē. Nu jā, šitā, nezinu, viņai kā tie paši 10 kilometri vai cik viņi tad ir, it kā pat nevibrē. Tev pagad, tev vidū tāpat ir 16, ja? Tad man jāskatās ir papīros, neatceros vairs. Nu, kādreiz paskatīsies, bet tas tā intereses pēc. Redz, tas īstenībā jau kā, tas 6 metru diapazona elements ir baigi tāds stults, viņš ir pietiekami cies, lai stāvētu kā slotas kāds un attiecīgi arī vibrēt, un viņš nevar viņu uztaisīt tādu mīkstu, lai viņš tā kā īsviņa jāganes elements tur šūpotos. Tāpēc es laikam tev teicu, ka es tur ņemts atklātā tekstā par tiem krieviņiem, kas tur sapņo par 50 MHz diapazonu un tur antenas būvēs, un tur viens bija, oi, nē, 12 mm noteikti nē, vai kas tur, man tur 20 metru antenai šitie te ir, un viņi tur nav vajadzīgs, tur it kā tas paplašinājums uz 16 mm. Jā, man ir resnāki gabali iekšā. Bet interesanti, cik resni? Es tev aizsūtīšu bildi. Nu, atsūti man bildi kaut ko pavērošu. Labi, man te uzrakstīja, man te tūlīt brauks kaut kas tā, kā būs jāparunājas. Es te teikšu 73YL2SM tad. Viss labi. 73. Viestur pēc tam paņem bigmēru un bildē pamēri. Ja 1-1 būs. Nu jā. Labi, Valde, arī 73. Jā, 73. YL3 Kvebeka Talsi Juri, šeit YL2 Sigulda Madona 5-9. Paldies par 5-9, es atceros par 5-9, es vienkārši te tādā ekstra, nejaušā izbraukumā man bija radio somā, un es uzliku antenu Viljams Kalnos un Madons. Jā, viss kārtībā, tā kā viss kārtībā, viss labi, es ierakstīšu tevi logā, tāpēc, ka mums ar tavu jaunos izsaukuma signālu vēl ko es tā nav bijis. Paldies, tad YL3 Kvebeka Tals, YL2 Sigulda Madona, Alūkšanai Viesturs atgādina, viss laba? Rīgas Kvebeka Tals, YL2 kW Oskar. YL3 Juris Saiks, YL2 kW Oskar. 5-9, Aleksandrs Alūksnai. Sapratu, YL2 kW Oskar. Jūs 5-9, šeit Rogras Viljams Kalnos šobrīd sponsors. Skaidrs, es domāju, ka tu pie Valmieras. Labi, Juri, paldies par ko savu ļoti labu signālu. Paldies, izskatās, ka augstums dara savu, jo antena ir tā pati random wire, vienkārši vadiņš novilks pret torni un mēģinu sadināties. Paldies par sakaru secīdī. Ciedrīs, Juri. YL3 Kvebeka Tals, YL3 November Delta. Ko redzam? YL3 Queen Talsi, YL3 November Delta. YL3 November Delta, klausos, visu 5-7 apmēram. Jā, Juri, apmēram tev arī 5-7 Mareks Rojas, sveiks, prieks dzirdēt tevi. Man arī prieks dzirdēt, es jau braucot pa ceļiem, es biju ārā klausījos apaļo galvu to ēku, tad meklējām, tā vienkārši pastaigājos, ka Viljams Kalnēm domāju, nu vajag to antenu uzlikt, klausot to joprojām kāds runā. Jā, ļoti labi, un tas ir forši, ko var izbraukt, es arī te cilāju visādas antenas un pārskatu un gatavojos, kā saka, siltiem laikam, jā. Nu, neko, tad paldies par sakaru, un lai foršas brīvdienas YL3 Queen Talsi, YL3 November Delta 73 pagaidām. YL3 November Delta, šeit YL3 Kvebeka Talsi 73 un uz tikšanos ēterā. Viss labi.